Mēs esam vietā, kur cilvēkiem ir iespēja pamēģināt tādu interesantu spēli kā beisbols. Latvijā, man liekas, tā diezgan nepopulāra spēle, bet Amerikā filmās redzēts, un es skatos, ka Rīgā pat ir beisbola. Rīgā un Latvijā tiešām spēlē beisbolu, vai tas ir tikai tāpat priekš pēc? Spēlējam. Mums ir vesels 4 komandas. Es esmu beisbolu redzējis televīzijā, bet es tos noteikumus vienalga nesakotu. Ja tu skaties spēli un tev kāds cilvēks blakus, kas saprot, ļoti elementāri. Es skatos, Dobelnieki tagad mēģina kaut ko uzsist pa bumbiņām un ķert. Kāda ir interesētība? Pagaidām ir ok. Tieši Dobels čaļi mums ir vajadzīgi, jo Dobelē pašlaik veidojās komanda, tur nedaudz pietrūkst cilvēku, tāpēc mēs cenšamies viņus tieši piesaistīt šai komandai. Blakus man ir 2 Dobelnieki, kā jūs sauc? Paļģerts, Jānis. Interesi ir, tā interesants katrā gadījumā. Tagad jums bija iespēja pamēģināt pasist pa tām bumbiņām, paķert tās bumbiņas. Kā tu liekas, kāds tas beisbols ir? Grūts, viegls? Bija ļoti grūti. Nemācēju trāpīt, bet beigās sanāca labāk. Katrā gadījumā var iemācīties, tas noteikti visai reāli. Nekāda vaina domāju, ka tev ir kaut kāda perspektīva vispār Latvijā. Dobla arī varētu būt.